Liels paldies Annijai par šī rīta sesiju. Es nācu pie Annijas ar problēmu. Pāris dienas atpakaļ man bija murgs sapnī un nāca atpakaļ bērnības un jaunības tēma. Viens cilvēks, kas man bija kā biets, jā, un viņš atkal nāk sapnī un es atkal jūtos maziņš, nevarīgs, neko nespēju padarīt. Bet kārtīgi Annija ar manim izrunājās no sākuma, ne? Un tajā sarunas laikā parādījās tādi aspekti, ka es principā apspiežu to daļu sevī, vai ne? Es arī gribētu būt tāds, kā teikt, varants, spējīgs, bet tajā pašā brīdī tur bija daudz kas negatīvs tajā tēlā, jā? Un tad it kā es gribu, bet negribu, apspiežu sevī, to neapspiežu. Un tad padiskusējuši, mēs gājām, Annija man veda iekšā zemapziņā un aizgājām uz tādu situāciju finālā 5 gadu vecumā, aptuveni 5-6 gadi, kad es redzēju, kā tiek piekauts cilvēks, līdz asinīm sasists, un es biju šokā. Tur es biju maziņš puisīts un diezgan bezpalīdzīgs, vai ne? Un es pieņēmu tādu iekšēju lēmumu, kad drošākais variants, kā tādā situācijā būt, ir sarauties, jā, izlikties, var teikt, neredzamam un nebūt vienkārši un gaidīt, ka tas viss pāries, vai ne, tādā bezpalīdzībā. Un tā bija situācija, kura nebija uzpeldējusi, līdz tā es nebiju aizgājis nevienā sesijā īstenībā. Un tad mēs samainījām to resursu stāvokli uz pašpaļāvību, varenību, un tad pieaugot, es piepildīju visādas savus dzīves scenārijus, tur tāda fantastiska, kā teikt, filma risinājās, tur visādi īsti notikumi, tad viņi pārvērtās visādos citos notikumos, un tā izspēlējās paši par sev tie scenāriji piepildīt no šo te jauno sajūtu, ka es pastāvu pa sevi, novalku robežas, un tas bija baigi kolosāli, baigi forši. Un tad es daudzas atziņas guvu šīs sesijas laikā. Es sapratu, ka daudz, kas man no šī spēlēs arī caur manu dēlu mazo. Un viņš jūt man šo iekšējo konfliktu, nedrošību, un viņš tādējādi arī pats jūtas nedrošs, un tādējādi testē robežas, ir bišķīt agresija uztur pret maniem, pret Indru. Un tādējādi, ja es būšu mierīgs iekšā, arī mans dēls to jutīs. Un būs daudz mierīgāks un arī pārliecinātāks par sevi. Tādējādi tas viss tā baigi forši salikās kopā manai apziņai. Un tagad šis jauniegūtais resursu stāvoklis ir baigi forši. Un viņš man integrējas un es eju jau augstākā līmenī savā apziņā un būtībā. Un liels tev paldies, Annija, par šī rīta sesiju, bija forši. Liels paldies un visam jauku dienu!